Rēzeknes novadā turpinājās darbi, lai novērstu elektroapgādes bojājumus. Lai gan Latvenergo darbinieki veica plānotos enerģijas atjaunošanas darbus, arī Rēzeknes novada uzņēmēji vēlējās iesaistīties un palīdzēt. Bija radusies situācija, ka tiešām uz tiem darbiem, kas saistās ar koku novākšanu elektrolīnijām, bija piesaistīti pārāk maz uzņēmēji. Un mūsu ierosinājums arī tajā brīdī Latvenergo pārstāvjiem, kad jāmēģina aicināt arī vietējos uzņēmējus, kas kvalificēti šādus darbus var veikt. Līdz ar to mēs šādu paziņojumu izplatījām, tad mēģinājām arī telefoniski sazināties ar uzņēmējiem un aicināt viņus ierasties pie Latvenergo, lai attiecīgi vienotos par šo pakalpojumu sniegšanu. Šī aicinājuma laikā tiešām bija virkne uzņēmēji, kas pieteicās pie mums. Mēs viņus pāradresējām uz sadalas tīkliem, un ar daļu no uzņēmējiem tiešām līgumi tika noslēgti. Kad līnijas tika atbrīvotas no kokiem, arī rezultāti ar pieslēgumiem šīm mājām abonentiem krasi uzlabojās. Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs minēja, ka uzņēmēji atsaukušies no Maltas pagasta, arī no Lenču un no kaimiņu novadiem Ludzas, Kārsavas, Balviem. Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs ierosina veidot brigādes no individuālajiem komersantiem, kurās ir viens darbinieks. Rēzeknes novada domes galvenā prioritāte šobrīd ir atjaunot elektrību mājās, kurās ir mazi bērni, skolēni un veci cilvēki. Šodien situācija jau ir diezgan stabila, jo bez elektrības palikušo klientu skaits ir strauji samazinājies. Ir samazinājies arī transformatoru punktu skaits, kurš ir bez elektrības. Tātad tie ir palikuši tikai 3 un mazliet vairāk kā 50 klienti. Bet darbs notiek arī intensīvi šodien. Darbu turpina vairākas brigādes tieši pie zemesprieguma līniju sakārtošanas. Bet vidējās sprieguma līnijas jau visas faktiski ir sakārtotas. 3-4 dienu laikā pēdējā mājsaimniecībā tika pieslēgta pie elektroenerģijas. Jautājām arī cilvēkus, vai viņi savās darba un ikdienas gaitās ir sastapušies ar uz ceļa nokritušiem kokiem. Nē, tāda brīnuma nav bijis. Paldies Dievam. Un kā ar aizputinātajiem ceļiem? Tā bija katastrofa. Jā, tur pāris reižu buksēju. Es esmu no laukiem, tur lauku ceļš. Nekas, paldies Dievam, tīra. Pēc visiem šitiem lietiem un sasalumiem daudz koku ir bijis uz mežu nokritis. Pirmie it kā ir pārbraukuši baļķu vedēju un autobusu šoferi. Ja? Tie ir daudz ko attīrījuši. Arī vieglām mašīnām viegli izbraukt, bet ar šito mašīnu ir lielas problēmas. Var teikt, es pāri zariem braucu pāri un nestījos, man citu variantu nebija. Situācija joprojām ir sarežģīta. Brigādes cīnās un dara visu, lai pēc iespējas ātrāk novērstu bojājumus. Latvijas, kā arī Latgales iedzīvotāji lūgti būt uzmanīgiem un informēt policiju vai pašvaldības par sastaptajiem sarežģījumiem.